Čau, te Tīna. Un šodienas video būs dažādi veidi no nagulakas, kā var viņu krāsot ļoti daudz. Nu, es nezinu, cik kādi 5 vismaz, varbūt mazāk, bet jā. Un jā, jums vajadzēs 3 nagulakas un dažādas. Man ir šāda, šāda un šāda. Jums vajadzēs tiešām tādu. Var arī drusku savādāk, bet labāk būtu tādu. Gaišu zaļu vai tumši un tādu kaut kādu. Tā ir tāda, kāds lai saka, es esmu apstāties, vai jūs varbūt redzat, jā, tāda. Var arī tāda brūnīga viņa ir, jā. Un mēs varam sākt. Es nezinu, kā jums, bet man patīk viss, kad ir brīvi, un man patīk tas, ka uz viena naga viss ir tā. Kā lai saka, katra nagulaka, var teikt. Un jā, mēs varētu sākt. Un vēl, es nezinu, te rakstīts Nail Enamel un tāds te. Es nezinu, kur viņa ir nopirkta. Bet jā, ja jūs gadījumā atrod, šīs skaitlīts ir 142. Pārliecināties. 142. Un jā, tagad gan mēs varētu tiešām sākt. Jūs, protams, varat izmantot dažādas vīlītes, bet es neko tādu neizmantošu. Un man patīk brīvi, neko nevajag līmēt un tā. Jā, un mēs sāksim. Jūs paņemat no sākuma šo te zilo nagulaku. Un tātad paņemam un uzklājam uz naga. Uz maliņas tās tur. Tām izskatās šādi te. Un jā. Es jums parādīšu, kā taisīt svītraini, bet jā, tas arī ir diezgan jauki. Tad zaļo. Un drusku uzklājam pa vidiņu. Lai iznāk šādi te. Es jums, diemžēl, nevarēšu pastāstīt, kuras nopirkām šo te nagulaku, tāpēc, ka to man uzdāvināja Ziemassvētkos. Un ņemam pašu pēdējo. Un atskrūvējam. Un es jau esmu atskrūvējuši. Un arī uzkrāsojam. Jūs, piemēram, varat tur uz mazas pumpiņas. Jā. Un šitajai krāsiņai labāk derētu zilās pumpiņas. Jūs, protams, varat izdomāt, bet jā, es teiktu zilās. Un jā, pašu pēdējo. Atskrūvējam un mazlietiņ arī mazas pumpiņas uzliekam.
Un jā, jūs, protams, varat tādus visus, bet es tikai vienu. Un jā, jums sanāks tāds skaists nadziņš. Es tikai vienu. Es arī nevaru īsti krāsot. Jūs varat rakstīt komentāros, varat pastāstīt. Es negribu vienkārši šitajā laikā. Bet jā, priekš jums. Atvainojos. Un jā, un man ir tātad, ka es nezinu, es kādā video jau to rādīju vai nē, bet man tā nagulaka ir, ka pišķiņ pielieku un rāda šitādas svītriņas. Nevarēs īsti redzēt. Jā, es nevarēšu tur vajag visu nagu un arī tādu lielu, bet jā, sanāk šāds skaists. Tātad atcerētos, lai pirmo uzklājam zilo, tad zaļo pa viduņu, un tad brūnu, un tad vienkārši saliekam punktiņus. Es, piemēram, esmu darījusi visādi. Es arī, piemēram, esmu, nezinu, tur uztaisījusi vienkārši pašu šito maliņu. Ja jūs gribat kādu video, rakstat apakšā komentāros. Un jā, un ja jūs gribat vēl šādu video, kur es rādu citus visādus, kā uzkrāsot nagus, tad, protams, rakstat. Un ja jums patiks šis video, spiediet like, kā arī subscribe un abonējiet manu kanālu, ja jūs to vēl neesat izdarījis. Un jā, tātad visus video, ko jūs gribat, protams, kā jūs teicu video, lai es uztaisu vēl visādus nadziņus tādus. Es vienkārši pastījos, es nešpikoju, es vienkārši pastos arī no citiem, man vienkārši, es vairs nevaru izdomāt, es pastos arī citiem, bet, protams, netaisu tādu pašu. Un es kaut ko izdomāju, bišķiņ savādāk. Jā, un tas arī bija mans tagadējais video. Tā. Un, protams, jūs no maniem video arī varat skatīties, un man, ja kāds vēl nezina, manu kanālu sauc Tīna Tīniņa. Un jā, tā, tiksimies nākamajā video rītā. Es filmēju video, es nezinu, es filmēju, kad vien es gribu, tas ir pagaidām. Es, protams, izaugšu liela, man tagad būs 8 gadi, un tagad man būs 8 gadi, 3. augustā, es noteikti uzfilmēšu video nākamajā dienā, jo tad vēl, protams, brīvlaiks. Un dāvanas, manas dzimšanas dienas dāvanas, ko mums dāvināt dzimšanas dienā. Un jā, jūs arī varat zem nākošā video, jūs vienkārši uzrakstat Tīna Tīniņa, un jums parādīs manus video. Un redzēsiet, kurš ir pats pēdējais video, pats jaunākais. Zem tā komentāros rakstīsiet, vai jūs gribat, lai es parādu savas dzimšanas dienas dāvanas. Un jā, kad saņemšu ļoti daudz subscriberus, jā, es vēl nezinu par 7 gadiem un 8 gadiem, vai man būs konkurss. Es tiešām to nevaru vēl izdomāt. Noteikti jau, ka nē. Nē. Es taisīšu konkursu daudz gados. No kādiem 10 vismaz. Es nezinu, es tik ilgi gribēšu YouTube. Pagājušais video man bija šodien jau tik daudz videos uzfilmējusi. Bet jā, tā. Mākslīgās puķis. Čau, Tīna!